15. jūlija Ogres novada domes sēdē deputāti pieņēmuši konceptuālu lēmumu, ka jaunās pilsētas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas varētu atrasties esošo veco iekārtu teritorijām, kā arī piekrituši iegādāties vecās iekārtas no IAKP tehnoloģijām par 1,9 miljoniem latu. Pašvaldība kaut kādā ilgstošā termiņā droši vien izmantojot kredītresursus, atpērk šīs vecās attīrīšanas iekārtas un to vietā uzbūvē jaunas. Izmantojot, protams, vecos pieslēgumus, visus izvadus, laukus, teritoriju, elektrojaudas un tā tālāk. Lēmumā netika iekļautas IAKP tehnoloģiju iepriekš izvirzītie noteikumi. Turpmāko 7 gadu laikā KP tehnoloģijas un holdinga uzņēmumi tiks nodrošināti ar bezmaksas dzeramo un tehnisko ūdeni, bezmaksas kanalizācijas attīrīšanas pakalpojumiem, kā arī pēc darījuma līguma noslēgšanas tiek saglabāts visas darba vietas attīrīšanas iekārtu kompleksa speciālistiem. Par katru no šiem nosacījumiem plānots diskutēt un lemt atsevišķi. Protams, ir šī diskusija par to, vai nav izdevīgāk iegādāties zemi citā vietā un būvēt jaunas attīrīšanas iekārtas tur. Tāpat laikā tas jautājums ir diezgan sarežģīts, jo apkārt ir privātās zemes un esošās komunikācijas ir jāizmanto tā vietā. Spiedvads, kas padod pārsūknē visus kanalizācijas ūdeņus attīrīšanas iekārtām, un tā ir skaitā arī izvads uz Daugavu, kas ir zem Daugavpils šosejas. Diskusija ar KP tehnoloģijām šobrīd ir ļoti smagnē, norāda Bartkevičs. Lēmums iegādāties iekārtas ir pieņemts, tomēr tas nestāsies spēkā, kamēr Finanšu ministrijā netiks panākta vienošanās par ilgtermiņa saistību uzņemšanos. Visu iekārtu iegādēji nepieciešama atļauju saņemšanai un formalitāšu kārtošanai var būt nepieciešams ilgs laiks, no pusgada līdz gadam. Dācis Tribotski, Jānis Putniņš, Zanda Tereško, Ogres televīzija.